Kā mums savulaik kādā no intervijām teica viens no Latvijas leģendārākajiem rallija pilotiem Ivars Caune, auto ir jājūt ar dibenu. Šajā video par to, ko viņš īsti to bija domājis. Tēze, ka auto jājūt ar dibenu, tas nāk no sporta, jo kāpēc tas ir tāds teiciens ir radies, ir tas, ka ja mēs ar acīm redzam, ka automobīls slīd, bieži vien mēs jau esam nokavējuši. Šīs te mašīnas kustības, šo inerci, kaut kādu tos izslīdēšanas momentus mēs jūtam ar ķermeni. Un jo vairāk mums ir kontakts ar automobīlu, jo labāk mēs sajutīsim. Lai normāli un pareizi apsēstos pie stūres, protams, jānoregulē sēdeklis ir tā, lai mēs vienmēr būtu maksimāli lielu kontaktu pret sēdekli, lai mēs varam just to automobili, lai mēs sējam tā kā viens vesels ar automobili. Visvienkāršākais variants ir apsēsties krēslā vai sēdeklī tā, ka lāpstiņas ir pie sēdekļa atveltnes arī, un tad uzlikt rokas šitā uz stūres. Un faktiski tagad es esmu drusiņi pat pa tālu, man vajadzētu vēl drusiņi pacelt augstāk, vai arī piebraukt tuvāk tā, lai man šīs te vietas ir tieši stūrei virsū. Ja? Tas mums dod ļoti labu manevrēt spēju ar rokām, ar stūri. Mēs runājam par drošību, tad tas, kas ir vēl jāatcerās, un to nav grūti varbūt atcerēties, mums vienmēr ir jāsaglabā neliels vismaz leņķis elkoņos un arī ceļos. No satiksmes drošības viedokļa svarīgi ir pareiza sēdpozīcija. Tas nozīmē to, ka avārijas situācijā mums ir jāatrodās mašīnā tā, lai mēs pēc iespējas mazāk ciestu. Ja mēs sēžam pārāk tuvu stūrei, mēs riskējam ar to, ka tajā brīdī, kad aktivizēsies šis drošības spilvens, ja, viņš var skart mūsu seju, mēs varam gūt traumu. Ja mēs sēžam atkal pa tālu, ja, tad varētu sanākt tā, ka tas brīdis, kad ir aktivizējies drošības spilvens, un mēs ejam uz priekšu, mēs drošības pilnī ietiecamies ar seju pārāk vēlu, kad jau viņš ir noplacis. Nākamais ir tad roku attālums līdz stūrei. Ja mēs brauksim ar izstieptām rokām, un tajā brīdī, kad mums notiks kaut kāda ekstremāla situācija, ko parasti cilvēku ķermenis dara, viņš saspringst. Tad kāja ir uz bremzi un iekrampējās stūrē. Ja mums šajā brīdī roka ir taisna, un mēs dabonam triecienu, ja, cieši mūsu locītavs. Tieši tas pats attiecas arī uz kājām. Ideālais variants ir, ja mēs stūri turam tikai tik daudz, to spēku pirkstos arī, ja, plaukstās, tikai tik daudz, lai mēs varam pagriezt stūri. Tas arī ir viss, jo, ja mēs esam iekrampējušies, mēs nekad nevarēsim ātri pagriezt, norēģēt uz stūri. Airbags nostrādā milisekundēs. Tas ir sprādziens, mūsu rokas būs kaut kādā veidā tajā brīdī pretī tam viducim, no kurienes nāk ārā šis spilvens ārā. Dabīgi, ka tā roka cietīs. Tas ir pareizi roka turēt tur, kur viņām būtu jābūt. Daudzi saka 3 un 9, ja ņem pulksteni, 10 un 2, ja? Kaut kur tā taisnība pa vidi ir, bet noteikti, ka nav jātur šādi stūrs vai šādi, vai arī šādi. 3 un 9 pēc pulksteņa skalas mēs griežam, ja mums vajag pārtvert, tad apakšējo roku mēs pārliekam šeit augšā, atkal pagriežam, ja, un atkal noliekam apakaļ. Ja mums ir 2 rokas uz stūrs, tas mums arī tā kā aizņem vismaz rokas, lai tās nedarītu kaut kāds cits muļķības pie stūrs, ja, lai tomēr sakoncentrētos uz stūrēšanu vairāk. Runājot par autovadīšanu ziemas apstākļos, pirmais likums, kurš jāatceras ikvienam no mums, izvēlies ātrumu atbilstoši ceļa un laika apstākļiem. Iela nav sacīkšu trase. Mūsu uzdevums nav cīnīties par sekundes desmitdaļām. Mūsu uzdevums ir droši nokļūt galamērķi. Tā kā ir atnācis pirmais sniegs, es vienmēr atrodu drošu vietu, kādu trasi, kur tomēr atkal atgriezt sev atmiņā to, kā tas automobils uzvedās. Plus vēl, ja mēs esam uzlikuši citas riepas, vai mēs esam nomainījuši automobīlu pirms ziemas, ja, vai tajā laikā, kad nav bijis sniega, un mums ir jāpierod pie tās mašīnas. Ieiet internetā, paskatieties ziemas trases, ir privātas, ir oficiāls visādas tādas vietas, kas ir norobežotas, iekārtotas, kur to drīkst darīt. Šo tēmu mēs vēl varētu turpināt bezgalīgi, un to noteikti arī darīsim, jo drīzumā stāstīsim jums par autovadīšanas asistentiem, bremzēšanu ekstremālos apstākļos un citiem knifiņiem, kas palīdzēs mums visiem droši nokļūt mājās.